Ļoti jauki būt šeit kopā ar jums, un es gribētu pateikt pāris vārdus par par negadījumiem pilsētām un pilsētu noturību pret šādiem negadījumiem. Pasaules bankā mēs daudz strādājam jaunatīstības valstīs, un mēs zinām, ka valstīs aizvien vairāk ir jāizvairas no negadījumiem pilsētās. Un tad jautājums, kā šo visu definēt, tas ir tā, ja pilsētā pēkšņi sāktos zemestrīce vai vētra, cik ilgs laiks jums būtu vajadzīgs, lai jūs varētu nonākt darba vietā, lai bērni tiktu uz skolu, lai sociālais tīkls neizjuktu. Tas viss ir par noturību. Un es gribētu parādīt šo Eiropas bankas ziņojumu, ka mēs esam izlaiduši pāris nedēļas atpakaļ par to, kā var uzlabot ēku drošību, uzlabojot kodu izmantošanu. Un man ir ļoti liels prieks, ka šeit ir ļoti daudz praktisku speciālistu, un mēs tiešām mums ir liels prieks, ka mēs varam ar jums runāt tieši un domāt par to, kā strādāt kopā pie šīs globālās programmas īstenošanas. Varētu jautāt, kāpēc Pasaules banka vispār par to interesējas? Mums ir divi lieli stratēģiski mērķi. Pirmkārt, mēs gribam izskaust galēju nabadzību pēc nākamos 15 gados, un otrkārt gribam uzlabot mazāk atalgoto grupu dzīves līmeni. Un šīs divas grupas tieši ir tās, kas visvairāk pakļautas katastrofu riskam. Tāpēc, ka šeit ir daudz lielāks jutīgums, pilsētās aug iedzīvotājs skaits, ir arī klimata pārmaiņas, kas faktiski rada situāciju, kad šādi negadījumi kļūst aizvien vairāk. Atcerēsimies Filipīnas, kurās orkāns 2 miljonus cilvēku noveda faktiski nabadzībā un katastrofālā situācijā, un visu valsti atmeta atpakaļ. Mēs varētu teikt, ka ilgu laiku sabiedrība nav pietiekami daudz investējusi risku pārvaldībā, bet mēs turpretīm esam izdevuši ļoti daudz naudas rekonstrukcijas veikšanai, dažādām rekonstrukcijas izmaksas ir bijušas daudz augstākas nekā tie pasākumi, kas ir jau pašā sākumā mēģinājuši šo risku un novērst. Un tāpēc mēs domājam, ka turpmāk mums ir jādomā par to, lai ēkas būtu izturīgākas, lai mums nebūtu tik daudz jāinvestē to pēc tam renovācijā un celtniecībā. Un tad viss rentablākais veids, kā samazināt riskus, ir labi īstenot zemes izmantošanas noteikumus. Mēs gribētu arī redzēt, kā jūs varat palīdzēt mums to izdarīt. Kā noskaidroju, tad šis aprīkojums strādā. Patiesībā to neviens nezina. Kaut kā tas notiek pats par sevi. Jā, jau mēs esam redzējuši vairākus gadījumus šodien. Jā, tas cerēsim. Jā. Tātad ļoti ātrs pārskats. Kādēļ mēs tik ļoti ticam investīcijām tajā darbā, ko darāt jūs, un kāpēc mēs uzskatām tik svarīgi, lai būtu valsts kontrolas dažādi regulējumi likumi, ir tas iemesls, ka šis lielais ritenis ir tāds liels attīstības mērķis, un lielais zilais zobrats apzīmē investīcijas institūcijās, kas var samazināt riskus, orkānu, dažādu dabas katastrofu riskus.
Un, ja mēs investējam šajā infrastruktūrā, dažās inspekcijās, izglītības programmās un tā tālāk, mēs varam izveidot sazobi ar citu zobratu, kur parādās statistika par dažādām katastrofām un to upuriem. Mēs dzirdam par ēku sabrukumu Kenijā, citās valstīs, un tas notiek visu laiku, arī Eģiptē un citur. Un mēs varam arī šo sazobi veidot ļoti daudz dažādu citu guvumu. Mēs varam veidot tādu vidi, kur ir uzticamas ēkas, un te ir dažādi citi mērķi, kas attiec jau uz 2030. gadu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izlietojumu, lai nodrošinātu pieejamību ēkām cilvēkiem ar dažādu invaliditāti. Pasaulē ir ļoti daudz invalīdu un miljoniem, un īpaši valstīs, kas ir nabadzīgas attīstības valstīs. Un tad tiek radīts arī jaunas darba vietas, un tas ir ļoti liels taustāms guvums, kas ir rezultāts investīcijām šajās infrastruktūrās. Tā kā mēs uzskatām, ka regulējums ir instruments, kas ļauj mums sasniegt vairākus mērķus. Mēģiniet mērķēt uz otru stūri. Un tagad arī citu virzienu pultī. Jā, Latvija ar ātrāko internetu pasaulē. Un ar 5. šāvienu mēs trāpījām mērķī. Un kādēļ mēs vēlamies rīkoties strauji šajā jomā, ir tas, ka mēs vērojam arvien lielāku ievainojamību, tāpēc, ka notiek iedzīvotāju skaita pieaugums. Jūs iztēloties, kas notiek attīstības valstīs. Cilvēku skaits, kas pārceļas uz lielām pilsētām, šajās nabadzīgajās valstīs, tas būtu ekvivalents Lielbritānijas un Zviedrijas iedzīvotāju kopskaitam. Tāds skaits cilvēku katru gadu pārceļas uz lielām pilsētām. Tad arī cikloni un zemestrīces, kas notiek, un nākošo 5 vai vairāk gadu laikā, 35 gadu laikā šādu cilvēku, ko piemeklēs dabas katastrofas, skaits dubultosies, un tāpēc līdz 2030 gadam arvien vairāk cilvēku varētu piedzīvot nabadzību, un tādēļ pēdējo 30 gadu sasniegumi varētu šie iepriekš panāktie labi efekti varētu tikt neutralizēti. Un tāpēc arī ir jāpievērš uzmanību tam, kādas ir atšķirības starp bagātu un nabadzīgu valstu situāciju attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar dabas katastrofiem, kur bagātajās valstīs salīdzinot ar nabadzīgajām valstīm ir daudz mazāks upuru skaits no zemestrīču vai citu katastrofu gadījumos. Mums ir scenāriji, kur katastrofu ietekme uz IKP ir 20 reižu augstāka attīstības valstīs nekā industriāli attīstītajās valstīs. Un tas mūs motivē strādāt, tas mūs virza, jo šāda nevienlīdzība ir vienkārši nepieļaujama. Un tagad nedaudz konkrētāks piemērs, kādu problēmu mēs mēģinām šeit risināt. Problēma, ko mēs mēģinām risināt, ir būvregulējumu neievērošana attīstības valstīs. Un tur ir vairāki iemesli, kāpēc tas tā ir. Un es gribu uzsvērt, ka ja mēs skatāmies uz pēdējiem 20 gadiem, tad labā ziņa ir tāda, ka būvniecības zinātne ir
piedzīvojis ārkārtīgu lielu progresu. Un ir daudz zināšanu, kas ir uzkrāts šajās jomās, bet te pašā laikā mēs arī saprotam labāk riskus, mums ir daudz labāka izpratne attiecībā uz dabas katastrofām, kā tās piemeklē dažāds reģions, mēs izmantojam augstākās tehnoloģijas, satelīta attēlus un tā tālāk, un mēs saprotam, kas notiek pat jaunatīstības valstīs, jo tur arī ir ļoti izglītoti cilvēki. Bet kaut kādā veidā mēs nespējam piemērot šīs zināšanas, lai samazinātu riskus būvēm. Un, šī ēka attēlā, te ir redzama ēka, kas tiek būvēta Etiopijā, Adisababā, 2016. gada martā. Pēc pabeigšanas te būs 80 stāvi, un mēs zinām par šo ēku to, ka tur būs tikai viena kāpņu šahta, šī ēka nebūs izolēta pret temperatūru, nebūs ugunsdrošības signālu vai sirēnu, nebūs iespēja dzēst ugunsgrēku, un mēs arī zinām, ka nekādi inspektori arī neapmeklēs šo būvlaukumu un nestrādās tur. Un Adisabebā savukārt tiek būvēts simtiem šādu ēku. Būvniecības apjoms ir palielinājies par kādiem 60% vai vairāk gada laikā, un patiesībā mēs zinām to, ka visā pasaulē miljoniem šādu ēku tiek būvēts, un tā ir problēma, ko mēs te mēģinām risināt. Es tikai mazliet konkrētāk pastāstīšu, ko mēs darām. Es mazliet pievērsīšos tam, kas mūs interesē. Mēs strādājam pie būvniecības vides uzlabošanas, infrastruktūras, ceļu un tā joprojām uzlabošanas un attiecībā uz riskiem, ko mēģinām risināt. Mēs mēģinām ņemt vērā dabas katastrofu izraisītos riskus un arī klimata pārmaiņas ņemam vērā, bet mēs arī vērojam daudzkārtējas ēku sabrukumus, piemēram, Kenijā katru gadu, katru nedēļu pat tiek ziņots par ēku sagāšanos, sabrukšanu, neatbilstības standartiem dēļ, un vairumā nabadzīgo valstu tas tā notiek katru dienu. Un mēs te runājam par stratēģisku prioritāti. Te mēs runājam par to, kā samazināt riskus jaunajās ēkās, kā arī, lai samazinātu riskus esošajā ēku kopumā, Nacionālajā ēku fondā. Es nesen atgriezos no Indijas, un vajadzētu izbraukt ar automašīnu cauri dažām no lielākajām pilsētām, kuras es apmeklēju pēdējo dienu laikā. Mēs zinām par Indiju, par Ķīnu, par Filipīnām, un mēs zinām, ka ēku fonds nākamo 15 gadu laikā dubultosies šajās pilsētās. Ēku skaits dubultosies, un Pasaules banka attīsta dažus scenārijus, kuros ir paredzēts, ka nākamo 80 gadu laikā iespējams, ka uzbūvētu ēku skaits seškāršosies, un tāpēc mums visvairāk ir jāpievēršas jaunajiem celtniecības projektiem, jo visi riski parasti slēpjas jaunajos ēkās tieši celtniecības procesā. Ja, mēs domājam par ēku dzīves ciklu, ka tas ir 50 līdz 70 gadi, tad te mums ir jāaptver diezgan liels laika periods. Izstāst, ka tā ir kompleksa pieeja, bet šī programma patiesībā ir vienkārša, un mēs mēģinām paveikt divas lietas. Tad zilajā aplī ir atzīmētas tās galvenās lietas, ko mēs mēģinām darīt. Savukārt, oranžajā aplī ir izvietotas tādas papildus aktivitātes, kur citas institūcijas varētu mūs atbalstīt, uzlabojot būvniecības drošību, īpaši attīstības valstīs.
Tad zilajā aplī ir minētas svarīgas lietas, ko arī jūs šodien esat apsprieduši. Pirmkārt, juridiskais un administratīvais komponents. Bet tiešām ir nepieciešami spēcīgi juridiskie pamati, likumdošanas ietvers, lai noskaidrotu, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas ir atbildīgs par ko būvniecības procesā. Tad ir nepieciešams būvkodeks, kas tiek attīstīts un uzturēts. Daudzās valstīs ir labi būvkodeksi, bet tie nav konsekventi ar praksi. Tie neatzīst galvenās tādas izplatītākās celtniecības formas, kas patiesībā ir attiecīgajā valstī. Un kā rīkoties dabas katastrofu gadījumā arī nav atspoguļots kodeksos. Tur vajadzētu atjaunot šo saikni. Un trešais elements ir ieviešanas mehānismi. Atbilstības nodrošināšanas stratēģija, cilvēku izglītošana, būvindustrijas izglītošana, regulatoru izglītošana tāpat. Un arī izveidojot tādas ļoti ikdienišķas, tādas konsekventas būvu kontrolas funkcijas, inspekcijas un tā tālāk. Es pirms 3 nedēļām atgriezos no Jamaikas, un mēs noskaidrojām, ka, ja mēs strādājam uz tādu ietvaru tādam drošam īrniekam, tad tas ietekmē arī būvkonstrukciju drošību, jo daudzi cilvēki Jamaikā nevēlas investēt savos mājokļos, jo viņiem nepiedar zeme. Viņiem nav nekādas drošības attiecībā uz zemi, kur atrodas viņu mājoklis, tāpēc mēs vēlamies šo elementu pievienot mūsu pakalpojumu paketei. Te ir visas valstis, kuras jau ir iesaistītas kopš aprīļa šajā iniciatīvā, jo tas ir ļoti interesanti, jo te ir dažādas situācijas. Indijā, Bangladešā un Jamaikā tiek runāts par katastrofu risku, orkāniem, seismiskiem riskiem, bet Etiopijā un Kenijā mēs runājam par hroniskiem riskiem, par ugunsgrēkiem ēkās. Un ļaujiet man sniegt jums praktisku piemēru. Varbūt, ka viss izklausās ļoti teorētiski, ka jums tiek piedāvāts ļoti daudzas idejas, bet Etiopijā pašlaik mēs darām sekojošo. Mēs īstenojam projektu, kurā ir iesaistīts investīcijas līdz pat 268 miljoniem ASV dolāru, lai samazinātu riskus. Un mēs mēģinām noskaidrot, kādi ir riski, izpratni un zināšanas par to. Mēs tiešām pie tā strādājam rūpīgi. Otrajā blokā mēs izvēlamies slimnīcas un skolas un mēģinām piemērot risku samazināšanas programmu šīm iestādēm. Un trešajā blokā mēs veidojam atbalsta institūcijas, kas uzraudzīs ēku kvalitāti un uzlabos to kvalitāti. Mēs arī esam veikuši risku modelēšanu, un kas notiks, ja mēs to darīsim efektīvi. Un ja tas nostrādās, tad līdz 2050. gadam mēs varam izglābt 160 000 dzīvību. Mēs varam izglābt apmēram $300 miljonu, kas tiek iztērēti katru gadu, lai sektu zaudējumus dabas katastrofu rezultātā. Tas ir ļoti taustāms guvums, un tādēļ mēs esam ļoti kaismīgi apņēmušies izpildīt šo programmu, jo efekts būs milzīgs, ja mums izdosies. Un es vēlos pabeigt ar šo slaidu, jo man bieži vien laipni uzaicina CBC, Lorāns un citi runāt ar viņiem, un te mēs runājam par to, kā Pasaules banka un CBC varētu sadarboties, un jau šorīt es daudz noderīgu ideju dzirdēju, bet 3 galvenās idejas, lai varētu turpināt darbu. Pirmā no šīm idejām būtu iesaistīt Eiropas eksperts esošajos un arī nākotnes Pasaules bankas pilsētbūvniecības risku noturības projektos. Un ja
es ierodos kaklasaitē un šlipsē un stāstu cilvēkiem, kas jādara, un uzvalkā un mācu viņus, bet ja ierodas praktiķi, tādi cilvēki kā Rainers un Martins, šie cilvēki, kas uzstājas šodien, un tas runā ar saviem kolēģiem citās valstīs, tad efekts ir pavisam cits un neliels stāsts par šo. Es lidoju no Kanādas Ontario kopā ar kādu profesionāli, un viņš stāstīja par savu patiesībā valdības pārstāvi, kurš teica, ka viņš ir strādājis ar nodrošinātais profesionāļiem, un sarunas ir bijušas tik auglīgas, ka viņš jau strādā pie likuma projekta pat lidmašīnā ceļā no vienas pilsētas uz citu. Bet jautājums atkal ir, ja likums ir, tad kā šis likums tiek piemērots? Tas ir cits stāsts, un nezinu, vai jums tas ir zināms, bet pagātnē pavisam nesen vēl, kā senis pēc lietus, izauga dažādas starptautiskas vienošanās, kas visas ietekmē jūsu darbu. Un ja jūs vēlaties tos visus ievērot, tad jums visu laiku jāsako, kas notiek šajā jomā. Tiek izveidots ietvers risku samazināšanai nākamajiem 15 gadiem, un ir arī sarunas par zemes izmantošanu, bet tur tiek runāts par to, ka jābūt inovatīvākiem un ir jāpiemēro tas viss inovatīvākā veidā. COP22 ir, kur tiek runāts par risku samazināšanu, arī ilgspējīgas attīstības mērķi, kur runāts par noturību pret riskiem. Arī nesenā sanāksmē tika runāts par jaunu pilsētbūvniecības plānojumu uzdevumiem Brazīlijas pilsētbūvniecībā. Taču, lai īstenotu visas šīs idejas, mums trūks tādas starptautiskas praktiķu grupas, kas varētu pārunāt, kā šīs lietas varētu īstenot dzīvē, kamēr zinātnieku kopiena ir tāda apvienotāk, tā sadarbojas labāk. Un pēdējo kārt, varbūt, ka tas, ko es teikšu, liksies ciniski, bet es gribēju, lai tas būtu konstruktīvi. Es esmu ceļojis uz Japānu, es dzīvoju ASV, un šodien esmu pie jums. Un viena lieta, ko es gribētu jums pateikt, un varbūt, ka man pilnīgi precīzi neizdosies to pateikt, vai man nebūs pilnīgi taisnība, ka mēs visi tik labi strādājam, lai izvērtētu ietekmi būvniecības kontrolas regulējumiem, un jums trūkst tāda priekšnieka, un šis priekšnieks varētu būt politiķis, un es atvainojos, ka es izmantoju šo stereotipu, bet politiķi ir vieglāk pārliecināt uzbūvēt stadionu ar 100 000 vietām kaut kur pilsētas nomalē, bet ja jūs sakāt, ka vajag investēt inspekcijās, kvalitātes nodrošināšanā un tā tālāk, tad būs grūti politiķi pārliecināt, jo politiķis vai politiķe to nevarēs uzrādīt saviem vēlētājiem kā kādu sasniegumu. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu veidot šo stāstu politiķiem par to, cik svarīgs ir inspektoru darbs, strādājot šeit uz vietas, tā, lai viņi tomēr varētu līdzfinansēt šos pētījumus. Mēs redzam, ka ir daudz ziņojumu, tā skaitā Doing Business ziņojums, un mums ir, tur tiek daudz kas mērīts, bet mums ir jāmēra arī ietekme. Un tieši ar šiem vārdiem es gribētu pateikties par jūsu uzmanību.